Cilvēki, kuri inficējušies ar C hepatītu, spiesti meklēt dažādus veidus, kā ārstēties, jo valsts kompensē medikamentus 75% apmērā. Nevarēdama atļauties ārstēšanās terapiju, kas vidēji mēnesī izmaksā vairāk nekā 200 latus, daži izvēlas neārstēties vispār. Ir cilvēki, kas to nevar atļauties, un viņi ir izmisumā, neziņā, ko darīt. Un tur ir tas rezultāts, kas dodas uz citām valstīm, kas vienkārši neārstējās. Viņš pasaka, man nav tādas naudas, un es nevaru neko darīt. Ja? Tāpēc mēs ar visām iespējām hepatīta biedrība un mediji un cilvēki, kas atbalsta šos pasākumus, mēģinām panākt, lai no valsts lai tomēr apmaksātu 100%. Nevis tas, protams, panākties 75% ir paldies, bet pozitīvākais un lielākais būtu plus to, ka būtu tas 100% atbalsts. Lai pārunātu iespējamos risinājumus, kā samazināt arvien plašāku C hepatītu izplatību Latvijā un par iespēju kompensēt medikamentus 100% apmērā, uz apaļā galda diskusiju pulcējās nozares profesionāļu un atbildīgo valsts institūciju pārstāvji. Diskusijas dalībnieks, ģimenes ārsts Valērijs Valdmans uzsver, ka veselības aprūpes nozarei katastrofāli trūkst līdzekļu. Patiesībā kompensācija, kā mēs dzirdējām šīs dienas kontekstā, ir svarīga tāpēc, ka šīs konkrētās zāles, kas ir saistītas ar C hepatītu, ir tik ļoti dārgas, ka pacients nespēja līdz maksāt. Un viņa darba spējas šajā laikā, kad viņš ir spiests līdzmaksāt, ir kritiski samazinājušās. Tad viņš var būt situācija, ka viņš pat nespēja strādāt. Tad viņam ir kaut kur jāņem līdzekļi, lai līdzmaksātu. Tad šeit būtu noteikti svarīgi valsts 100% atbalsts. Bet ne jau esošā budžeta ietvaros, jo budžets ir jāpārdala. No lielā valsts budžeta ir jāpārdala par labu, acīm redzot, veselības aprūpei. Lai veselības aprūpe varētu nedaudz izvērst vairāk palīdzību, tā skaitā C hepatīta slimniekiem. Ja patiesībā atbilst politiķu teiktais, ka Latvija ir pārvarējusi krīzi, tad aktīvi ir jāatjauno tie finansējuma segmenti, kas krīzes dēļ bija samazināti, un jāpārskata tie, kas finansējumu vispār nav saņēmuši, norāda Valdmans. Viņš piebilst, ka atsevišķi C hepatīta slimnieki nolem pamest Latviju, lai dotos uz citām valstīm, kur ārstēšanu apmaksā pilnībā. Kāpēc valsts veicina, netieši veicina un citreiz arī tieši veicina cilvēku aizbraukšanu? Par to vīpsnā. Jo es neesmu redzējis citas grimases no valdības puses, kad runā par aizbraukšanu, it īpaši no Dombrovska kunga puses. Jo vienmēr jautājumā par izbraucējiem viņa sejā ir tāda neizskaidrojama mimika, tā kā nīgrums, tāda grimasa, kas neko nevar skaidri izteikt. Bet skaidrs ir tas, ka tā nav labvēlīga attieksme. Jo tā situācija ir tāda, ka tie daudzi cilvēki ir spiest aizbraukt. Un kad mēs beidzot to skaidru un gaišu arī pateiksim. Un ka viens no aizbraukšanas iemesliem ir tiešām šis jautājums par veselību. Mēs dzīvojam tikai vienreiz. Katram ir vienreiz iespēja dzīvot, un viņam ir iespēja dzīvot valstī, kas par viņu rūpējas. Diskusijā izskanēja viedoklis, ka pašreiz papildus būtu nepieciešams 1 miljons latu, lai varētu kompensēt medikamentus C hepatīta slimniekiem pilnā apmērā. Kā uzskata deputāts Vitālijs Orlovs, naudu ir iespējams atrast un Saeimai jāpanāk, lai finansējums veselības aprūpē tiktu palielināts. Atceroties tie gadījumi, kā Ivo Fomins, kurš slimo savā laikā, un viņam bija savākti ziedojumi, kā mans kolēģis Mājas Zelskans, kurš arī slimoja hepatītu C. Es uzskatu to, ka šī problēma jau pienāca laiks viņu risināt. Nauda 1 miljons ir atradams. Manuprāt, vienkārši grozīt pievienot vērtības nodokļas likme kompensējumiem zālēm no 12%, kuri tagad uzdotu, bija līdz 5%, kā Lietuvā. Un noekonomēt naudu tādā ziņā, to, ka valsts tā vai tā pirk šīs zāles, viņi būs lētāk, līdz ar to tā nauda, kura bija līdz šim ieplānota, viņa paliks veselības ministru, viņa šo naudu varēs virzīt tieši, lai palielinātu to kompensējumu daļu no 75% līdz 100%. Orlovs aicina iedzīvotājus izmantot iespēju un interneta platformā Mana balss LV parakstīties par to, lai ik viens, kurš saslims ar C hepatītu, ārstēšanai saņemtu valsts atbalstu 100% apmērā.